Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļā. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un Latvijas Tautas kanāla ēterā atgriežas iemīļotais raidījums Dzīvās sarunas. Augstā vasara ir paskrējusi, nemanot ir iestājies silts rudens, gaidīsim, kāda būs ziema, bet šodien sarunas viesis, vairāk kā gadu neesam mēs tikušies, pedagoģijas zinātņu doktors, vokālais pedagogs Edgars Kramiņš. Sveiks! Sveicināts. Kā pagāja vasara? Nekas tīri labi. Es izbaudīju vasaru, pienākošu atvaļinājumu ietveros. Un tas nav maz, ja tu vari vienu mēnesi pabūt pie dabas, pie dīķa, lasīt grāmatas, kuras ir iekrājušās, un pa ziemu nav bijis laika izlasīt. Bet jāsaka, ka paralēli vienalga, tomēr arī darbs, jāpieiet pie datora. Jāsakārto papīri par aizgājušo gadu, kas nav iespēti, atskaits, un kaut kāda papīra kaut jāraksta par nākošo gadu, par nākošā gada projektiem un plāniem. Tā kā var teikt tā, pa pusē atpūta, pa pusē darbs. Jā, ir sācies jaunais mācību gads un tuvojas tradicionāli arī dzejas dienas, kuru laikā atskatīsimies arī uz Raiņa 160 gadi. Un tieši šajā brīdī noris arī mūsu saruna ar tevi. Mūsu skatītāji vienmēr saka, ka tevi gaida ļoti, jo tu vienmēr uz jautājumu atbildi ar atvērtu sirdi, tev nav nekā slēpjam. Nē, man ir prieks, ka skatītājiem sarunas šķiet nozīmīgas, un es tiešām arī pie viņiem, pie klausītājiem vienmēr ir atvērta sirdi, un droši vien, ka viņi to sajūt. Es uzreiz, kā saka, vērsim pie ragiem. Kā šķiet pedagoģijas zinātņu doktoram, skolotājiem, vokālās akadēmijas vadītājiem? Kāds būs jaunais mācību gads, ar kādām sajūtām tu viņus sagaidi? Ko tu sagaidi no? Izjūtas ir vienmēr dalītas. It kā kaut kas ir beidzies un sāks kaut kas jauns. Es domāju, kā jebkura dzīves posmā, sākoties jaunajam mācību gadam, sākoties kalendāriem gadam, sākoties jaunam dzīves gadam, cilvēki vienmēr atskatās, kas ir padarīts, un domā par to, kas būtu tālāk darīts. Šajā brīdī tās moments, kad daudzi audzēkņi aizdodas prom tālu pasaulē, un nāk viņu vietā, protams, jauna audzēkņi, kurus tu nepazīsti, kuriem tev ir jāiepazīstās. Un, protams, ka tas ceļš, kurš atnāk uz tās dziedāt gribēšanas takas, ja tā var izteikties poetiski, tas ir arī ļoti atšķirīgs, un dažam tikai liekas, ka viņš grib dziedāt, un citam liekas, ka tas ir sen kaut kas gaidīts. Bet nē, agri vai vēlu tie audzēkņi kļūst motivēti, un par to es tā sūdzēties negribētu. Katrā ziņā jau pie mums jau nāk dažādi cilvēki. Mums jau nenāk tikai muzikas skola audzēkņi, muzikas vidusskola audzēkņi, pie mums nāk pieauguši cilvēki, kuri vēlas apgūt labākas retoriskās iemaņas, pat cilvēku, kuru darbs ir saistīts ar prezentācijām, ar sapulču vadīšanām, kuriem ir kādas problēmas ar balsi, tiem pašiem skolotājiem, nokliektas, nobļautas. Nāk tādi tie cilvēki ļoti motivēti. Bet, protams, vienmēr jādomā par tiem talantīgākajiem audzēkņiem, kuri ir izvēlējušies savu dzīves ceļu kā profesionāli dziedātāji, kā profesionāli mākslinieki, kuriem ir vajadzīga prakse, kuriem ir jākāp uz skatuves, lai viņi pēc tam būtu varoši un lai pēc tam viņi izturētu savukārt to milzīgo konkursu, kas ir Eiropā.
vai stājoties augstskolās, vai arī tie, kas jau ir beiguši augstskolas, ir jau tāda audzēkņi, kur atkal dodas uz tā saucamiem kastingiem, uz lomu kastingiem, lai dabūtu kādu interesantu darbu savā profesijā un kalpot tai profesijai. Tā kā tas ir tas galvenais, ar ko es pašlaik nodarbojos. Ar vienu cilvēku turpina pieteikties elektroniski mūsu mājaslapā, jo mums vēl tā īpatnība, ka mums nav tā kā 1. septembrī, un tad, ja tu esi nokavējis, tu vairs nevar. Cilvēki, kas pēkšņi piesakās oktobrī, un cilvēks piesakās novembrī, un janvārī, un februārī. Mums ir pietiekami elastīga tā programma, jo arī tie cilvēki zināšanas līmenī dažādi. Un tās ir tādas mazliet organizatoriskas izjūtas, sajūtas, ar kurām es tagad pašlaik dzīvoju. Nu, tas par tām izjūtām, kas attiec uz mani un konkrēti uz manu darbu, par ko es arī varu atbildēt. Tagad paskatīsimies, dargie Latvijas Tautas kanāla skatītāji, ar vienu sagatavotu sižetu, kā jūs varat pieteikties. Skatāmies video. Lai arī ārā ir vasara, Vokāla akadēmija gatavojas jaunam mācību gadam, uzņemot audzēkņus dažādās mācību programmās. Mēs aicinām vokālās mākslas studijā gan tos, kuriem ir pieredze dziedāšanā, gan arī tos, kuriem pieredzes nav absolūti. Mēs piedāvājam saviem audzēkņiem pilnveidot savu balss labskaņu, dikciju, elpošanas pamatus. Kā rezultātā varam novērst tos defektus, kas mums ikdienā it kā traucē pilnvērtīgi dzīvot. Pie mums mācās gan bērni, gan pieaugušie. Pie mums cilvēki gatavojas iestāju eksāmeniem, augstskolās un debitē uz teātra skatuvēm. Mūsu absolventi ir sekmīgi startējuši Eiropas augstskolās un arī Cīrihē, Vīnē, Rīgā un citās teātros. Šobrīd mēs esam vasaras pilnbriedā. Šobrīd mēs domājam par to, kā sev mazliet darīt atpūtu. Bet iespējams ir laiks pienācis jau laicīgi padomāt par to, ko es darīšu rudenī, kad atsāksies mācību gads. Varbūt tev ir laiks piebiedroties mums un tālāk darboties kopīgi. Atceroties tavu pagājušā gada jubilejas koncertu VF Kultūras pilī, bija audzēkne, kas izstāstīja stāstu par to, ka viņa ir atnākusi pie tevis uz noklausīšanos, un es viņai pajautājis, jā, meitene, vai tu tiešām vēlies dziedāt? Viņa ir atbildējis, jā. Ar to es gribēju paprasīt, vai ir kaut kādi cilvēki, tu teici talantīgāk, mazāk talantīgi, kurus Edgars saka, nē, ar jums nestrādāšu, tur nekas nesanāks. Jo nāk taču dažādi paudžu cilvēki, nav tikai, kā mēs iedomājamies, iespējams daži tā vidusskola beidz vai pamatskola, nu tad tie ir tikai jaunieši ar kaut kādām pamatzināšanām mūzikā un tad attiecīgi profesionāli sev attīst tālāk. Nāk taču arī cilvēki vidējā paudze, kas uz teātri, kas uz citām lietām. Nē, protams, tāda cilvēka nav, kuriem pateikt, jūs nevarat nākt. Viss tās ir tikai tā, cik viņš savās prasmēs varoši atnāk. No tā ir atkarīga tā programma, kur viņam tiek piedāvāt, no tā izriet uzdevumi, kas tiek izvirzīti pedagogam. Mums ir skolotāji, kur, piemēram, praktizējās vairāk ikdienā ar maziem bērniem, kam ir 5 gadi, 6 gadi, 7 gadi. Ir cilvēki, kas praktizējas varbūt ar kādām citos jautājumos. Tāpat ir svarīgi, vai tas ir vīrietis un sieviete, bet es teikšu, nē, tas būtu tāpat, kā tu jautātu instruktoram mašīnu, ja? Kurš māca braukt ar mašīnu, vai ir cilvēki, kurus jūs neņemiet? Nu, nav. Bet, protams, ka tās prasmes, kas veidojās, vienalga vai datorprasmes, vai dziedāšanas prasmes, vai runāšanas prasmes, vai prasme braukt ar automašīnu, ar gadiem veidojas lēnāk, jo lēnāk tie nofiksējas refleksos. Jo mums jau jāpadara tas, lai šī darbība vai pie datora, vai runāšana, vai dziedāšana būtu automatizēta darbība. Un tas ir tas noteikošais, varbūt cik ilgi laika viņam būs jāpavada un cik ātrā tempā viņš dosies uz priekšu. Es teiktu tā, ka dziedāt var iemācīt ikvienu, bet būt par mākslinieku nevar ikvienu. Un tāpēc tā ir liela atbildība. Un tāpēc, kad tu man jautā, kādas izjūtas ir rudenī, kad tu domā par savu darbu un par savu vietu, uz savas zemes, tad jāsaka, ka tās pārdomas, kas nav saistītas ar mani, ir daudz smagākas. Un
tad, kad es domāju par Latviju, par to, ka mūs aizvien pārvalda svešinieki un kuri turpina nīdēt latviešu garu, turpina nīdēt latviešu kultūras telpu, kas vēlas varbūt izkalpoties pašlaik mūsu valsts pārvaldniekiem Amerikai un principā ignorē to, ko cilvēki vēlas, gan nepiedāvājot viņiem koncertos, gan teātros, lietas, kas bagātina viņu dvēseles, bet otrādi, kas noplicina viņu dvēseles. Ja? Tas ir briesmīgi, un ja mēs to attiecinām, ka kultūra pašlaik tādā briesmīgā situācijā, tad man tev jāsaka, ka tas nāk no izglītības, un pat cik izglītības sistēma ir pilnīgi iznīcināta, un katrs kaut ko reformē, tad ir skumji. Un arī vērojot šogad vasarā dziesmu svētkus, jauniešu un skolēnu dziesmu svētkus, mēs varējām pārliecināties atkal, ka tie vispār vairs nav sakņoti, absolūti nav sakņoti latviskumā. Un tad ir grūti skatīties, kas vada mūsu izglītības sistēmu, kas notiek skolās, tie cilvēki principā mūs lauž, nevis mūs ceļ. Tie cilvēki cenšas mūs apspiest, nevis mūs iedvesmot. Un tas faktiski, lai mēs augtu savā garīgumā, lai cilvēks izaugtu, tas jau ir tas galvenais uzdevums. Un tas tiek noignorēts, un sākot jau pirmskolu. Ja mēs pastamies, kas skolā notiek, ka pirmskolā bērniem liek darīt praktiski to, kas ne fizioloģiski, ne arī viņiem dvēseliski, kam viņi nav gatavi vispār tie bērni. Un 5 gados bērnam jāprot lasīt, rakstīt, risināt kaut kādas uzdevumus. Es savā laikā gāju uz skolu, un tad pirmais pusgads es biju ābečnieks. Un tā es mācījos burtus, un es mācījos lasīt un rakstīt. Un kas es paliku tāpēc dumšs, vai nevarēju aizstāvēt doktora disertāciju? Nē. Un saturs, kurš tiek piedāvāts tātad jau bērndārzā un skolā, absolūti neatbilst tam, ko tas bērns uztver par dzīvi un kā viņš redz. Un tāpēc mēs redzam tik daudz cilvēkus, kas ir izdeguši, kas ir noguruši, mēs sakam. Ja? Pedagogi nepievērš uzmanību bērnam. Viņi raksta kaut kādas atskaites papīrus, pie tam tādas, kur paši uzskata, ka viņiem tas nav vajadzīgs un nav vajadzīgs, bet viņi cenšas to visu darīt, izpildīt. Tā cilvēka personība ir tik ļoti aizslaucīta mēslainē, ka tas ir grūti teikt. Bet principā tā ir vardarbība. Un šobrīd vecāki, kuri ved savus bērnus uz skolu, un īpaši tie, kuri varbūt redz 1. klasītē, un tie vecāki, kuri ved varbūt pirmo reizi uz vidusskolas, pavada savus bērnus, viņiem ir jāsaprot, ka tur sekos pareizās atbildes un nepareizās atbildes, tur sekos standarti, testi, kaut kādi mistiski vērtējumi, eksāmeni, kuri ir jākārto un kuri nav jākārto, un pēc tam pazūd viss tas cilvēciņš, bet ir skolas reitings. Un vecāki uz to uzķerās kā zivs uz āķa. Mans bērns mācās skolā, kur ir ļoti augsts reitings, 1. vietā, 2. vietā, 3. vietā, bet principā vecākiem vajadzētu saprast, ka jo augstāks reitings skolai, jo viņa debilizēs tavu bērnu vairāk. Un šie reitingi arī par to tiek piešķirti, kā vecāki, kā skola izpilda šīs sistēmas prasības. Un vecāki uz to tiek uzķerti. Un beigās iznāk tā, ka tie vecāki dzīvo nesapratnē par to, kas notiek. Bērni nāk no skolas un ir noguruši. Man patīk, pat Facebookā es izlasīju, viens bija uzrakstījis, cik dienas ir palikušas līdz jaunajam brīvlaikam. Līdz vasaras brīvlaikam palikuši tik un tik dienas. Tas nav normāli, ka cilvēks gaida šīs lietas. Es saviem audzēkņiem arī prasu, kuri mācās skolās, vai viņi vēlas iet skolā, vai viņi gaida 1. septembri. Visi atbild nē. Ka viņi negaida to 1. septembri un ka tas nāk viņiem ar kaut kādu tādus virsū jau ar tādu nogurumu sajūtu. Visi ir noguruši, bērni noguruši, vecāki noguruši, pedagogi noguruši. Visa valsts ir nogurusi, izdegusi no tās sistēmas, kurā mēs dzīvojam. Ja? Un tās skolas sistēma, viņi tiešām ir stulba. Es atvainojos par to izteicienu, bet diemžēl tā jāsaka. Nav jau vairs.
īstenu pedagogu skolās, tur jau tā runa, tur ir tā problēma. Un te jau nav runa arī par to, vai viņi labāki vai sliktāki, viņu vispār nav. Man patīk, kā saka man viens audzēknis, viņš saka, jūs domājat, ka mums skolā ir skolotāji? Es saku, kas tad jums ir? Viņš saka, vietas izpildītāji. Viņam ir taisnība, jo principā tie cilvēki, kas ir īsteni grib darīt savu darbu kā pedagogs un grib veltīt laiku bērnam un grib gatavoties stundām tā, kā viņš to izprot, jo arī pedagogam nemitīgi jālas, nemitīgi jāaug, tie aiziet no tām skolām. Un viņi faktiski šodien tais skolās nav. Tā kā vēsture, kas tiek pielāgota kaut kādiem politiskiem pasūtījumiem ar to, ko vispār šodien viņi nodarbojas skolā, ka viņi tur mācās rakstīt saimnes likumus, studē Eiropas tiesību hartu, tādas lietas, kas tiešām viņiem vēl nav vajadzīgas un viņi nav gatavi tam. Tā kā tas viss paņem mūs, ārkārtīgi paņem. Un man ir žēl, ka cilvēki sāk dzīvot tādā formulā darbs, aizēju uz darbu, tad es aizēju uz tirgu, tad es atnāku mājās, tad es skatos televizoru, un tā vakarā saprotu, kas ir mana ģimene, uzmet viņai acis, bet principā arī reti, jo visi sēžam tais vietāroņos. Tās ir tādas briesmīgas lietas, ja mēs tā domājam. Mēs esam panākuši to, ka es domāju, ka 90% sabiedrības ir pūlis. Ar pūli var darīt visu, ko grib, ja tikai viņiem nodrošina pašu minimumu. Minimumu iztikt, bērns drīkst aiziet uz skolu vēl, ir vēl ko nopirkt maizi. Un tāpēc valsts cenšas, lai tas cilvēks dzīvotu tajā minimumā, lai viņš nesāktu domāt. Jo tas paēdis cilvēks ir paēdis, ir apmierināts, viņš sāk domāt, kas man notiek apkārt. Ir jāpanāk, lai cilvēks nedomātu, kas ir apkārt. Es personīgi gaismu tuneļa galā pašlaik neredzu, un tas ir tas, ko sagaidot jauno mācību gadu, man jāsaka, tas nav no manis atkarīgas lietas, un šis jautājums liekas diezgan skumīgs. Bet, zini, es tev pajautāšu, es gatavojoties raidījumam, vēlreiz arī skatījos iepriekšo interviju un izrakstīju mazliet tādu tēzi. Iepriekšējā intervija tu runāji par paviršumu savstarpējās attiecībās, diletantismu mākslā, kas aizvien nesakarīgāka kļūst jaunā paudze. Kurus mācāt un kas tas viss kopumā īpaši, un ka tas viss kopumā īpaši nevēro dzīvot prieku. Kā tad visā šajā situācijā glābjaties jūs pats un kā cenšaties pasargāt arī savus audzēkņus? Un kur jūs pats rodat to dzīvot prieku? Jo es tagad dzirdu tādas notiņas no iepriekšējās sarunas. Jā, bet man dzīves prieki it kā pašam nekad nav trūcis. Un iespējams tas ir tāpēc, ka es spēju ļoti reāli pastīties acīs tam, kas notiek. Un ļoti bieži cilvēki saka, ka tā nav. Un man nepiemīt tā īpašība, kas ir daudziem tā kā strausam iebāzt galvas miltīs. Ja? Un tie cilvēki parasti saka, tu man nekā nestāsti, es negribu zināt, es neko negribu redzēt. Man nepiemīt šie īpašība. Es esmu gatavs redzēt, saprast, kas notiek ap mums, ko ar mums dara. Līdz ar to man nav tāda varbūt izmisuma un pesimisma. Un tad man ļauj būt optimismam, pilnam, tādam radošam, enerģiskam. Un tad es varu aiziet pie saviem audzēkņiem, kā tu saki, un ar viņiem viņus varbūt pacelt dzīvē. Un es domāju, ka daudz pie manis nāk arī mācīties tikai tāpēc, ka viņi varbūt nemaz nebūs dziedātāji, bet viņi atveldzējās dvēselē. Un man ir tādi cilvēki, kas ir teikuši, viņi saka, ja es nenāku pie jums, es varbūt nolektu no tilta. Tas ir tas, kas katram cilvēkam ir vajadzīgs un ko viņam sabiedrība faktiski absolūti nepiedāvā. Man nekad nav paticis samierināties ar lietām, kas ir necilvēcīgas, jeb cilvēka būtībai nepiemītošas. Un redz, arī uz pedagoģijas atnācu no skatuves, no teātra. Un kāpēc es pievērsos, piemēram, tam, ja? Es neredzēju vairs savu vietu tajā mākslā, kas sāk degradēties matemātiskā progresijā, no kolēģiem, kuri noguruši no hautūrām, kuri noguruši no dzīves. Tiem kolēģiem ir
sastopoties, redzu pazemotas sejas, es redzu izmisušas sejas, jo kādam ir maz atlīdz līdz pensijai, nu kāpēc to vajag darīt? Un tad ir tā māka pateikt stop, tas nav priekš tevis, un aiziet un darīt kaut ko citu. Bet pārsvarā cilvēkiem ir kā, viņi saka, ko te es darīšu, ja man atlaidīs no darba. Un tās bailes, kas faktiski ir sagrāvuši šodien ļoti daudz cilvēkus. Un ļoti daudz cilvēku arī tāpēc ļoti pāragri atstāja šo sauli. Mēs to varam paskatīties statistikā, tas arī nav slēpjami dati. Jo vispirms ir bailes, ka es varētu saslimt ar Covid. Pēc tam ir dzird visapkārt, kas notiek, tad ir bailes no blaknēm, atkal bailes. Un tā tas cilvēks baidās, un tās bailes viņu apēd, tās bailes viņu sēd. Un to nedrīkst pieļaut. Un to es nekad neesmu pieļāvis. Un šodien es strādāju pedagoģijā, un tā ir mazliet savādāk profesija nekā būt māksliniekam, jo mākslinieki ir egoistiski. Viņiem jādomā par to, kā viņi būs uz skatuves un kā šis vakars ir, lai viņiem būs panākumi vai būs aplaus. Pedagogs pilnīgi pretēja profesija. Viņš domā, kāda panākuma būs tavam audzēknim, kā tavs audzēknis startēs. Tu noliec faktiski sevi. Tu tā kā varētu teikt, upurē sevi, ziedo sevi, bet tā ir mūsu faktiski tāda ļoti dziļa kalpošanas misija. Es nepakalpoju saviem audzēkņiem, bet es viņiem kalpoju un diezgan lielā mērā kalpoju. Un viņi to novērtē, un tāpēc ar tie panākumi viņiem ir lieli. Bet es zinu kolēģis, kuri uzskata pedagoģiju kā piepelnīšanās darbu. Viņš strādā teātrī, bet viņš atskrien, viņš ir nogurs, viņam tas audzēknis pie kājas, bet viņam nāk laba nauda. Ja? Un tie ir ļoti slikti pedagogi. Un tad vēl ir tādi pedagogi, kuri varbūt pat nestrādā teātrī, mākslā vai citur. Viņi ir slikti savā ārodpratē, viņi ir ierēģi, kā es viņus saucu, viņi ir neradoši. Un tie arī slikti pedagogi. Ir vēl arī tiktokeri, kas ir beiguši kādu talantu fabriku un uzskata sev par dziedātājiem, bet viņi ir populāri, bet viņi taču mācīs citas dziedāt. Tādi daudz, jā, un te mēs atkal atgriežamies pie tā, ka padomju laikā mēs ļoti daudz tagad jaunā paudze, kas tajā vispār nav dzīvojusi, viņi dzīvo kaut kādos stereotipos, ka padomju laikos bija cenzūra. Tāda cenzūra, kā tagad nav. Padomju laikos bija mazāk cenzūra kā tagad, bet tā padomu laika cenzūra, protams, daļai bija ideoloģiski, bet lielākoties otru pusi cenzūras, es teiktu, tā sastādīja tas, ka nevarēja uz skatuves rausties jebkurš katrs. Un tev bija jāiziet kaut kādas tarifikācijas, un tev piešķīra arī aktieriem kategorijas. Un mēs arī to zinām, ka ja mums ir PSRS, toreiz bija augstākais apbalvojums PSRS skatuves mākslinieks, un tā Latvijas tautas skatuves mākslinieks, un tā nopelnīja bagātais skatuves mākslinieks. Nu, mēs redzam, ka tie bija cilvēki kā Harijs Liepiņš, kā Edvards Pāvuls, kā dziedātājs Kārlis Zariņš, Hermana Vagner, un tā es varu saukt bez gala. Un arī tais pašās rock grupās un tais pop grupās, jeb kā toreiz viņi sauc estrādes ansambļi, tā bija stikta tarifikācija, kādā kategorijā tu ierindosies un ko tu vari darīt. Un grupa ar zemu līmeni nevarēja braukt un pārstāvēt Latviju uz Maskavu. Nu, izslēgts. Un grupa ar zemu līmeni kategoriju nevarēja, piemēram, iet vēl Latvijas valsts televīzijā, Latvijas rādio taisīt ierakstu. Tagad tas laiks, diemžēl, ir tāds, ka jā, ka jebkurš cilvēks, un īpaši, ja viņš samaksā naudu, viņš tur ir. Un viņš dzied. Un ko tu viņam var padarīt? Un nu pat kaut vai tas spilgtākais piemērs šajā vasarā, ka opera mūzikas svētkos gan Kalna kunga kultūras izpratnes līmenī, gan arī diriģenta Liepiņa spēju līmenī. Tāda opera mūzikas svētki pārvērst par pilnīgu balagānu, kurā dzied ziņģes, šeku līgo priežu meži un kurā uzstājas Aiša. Ja, kā operas mākslinieks. Jūs zināt, pie Smilģa kādreiz, nevarēja. Šo es gribēju pajautāt. Es redzēju to uzstāšanos Aišu, un liela daļa sabiedrības ir ļoti emocionāli uzlādēta, un viņi tagad domā, ka viņa turpinās šajā virzīties. Cik tas ir iespējams vai nav iespējams? Nu, teiksim, ilūzija, vēlme, bet ir arī laiks un skola, kas bija jāiziet savu laiku, vai viņai ir potenciāls kļūt tādai, kas nodzied, Edgars saka, nu jā.
Vai no serijas, Es viņai teiktu vienkārši jābūt godīgiem un jāsaprot arī pašai Aišai, ka vienkārši ir gadi, ir vecuma cens, kas viņai liedz kļūt par Elīnu Garanču. Un viņa liedz kļūt par operas dziedātāju, kurai jādzied bez mikrofona. Opera mūzikas svētkos viņa tomēr dziedāja ar mikrofonu. Un šī virtuves rādīšana, šī plātīšanās ar rokām, kad es kā vokālais pedagogs pat saprotu, ko viņi dara, viņi ilustrē to, kur viņam elpu, kā viņai ir mācījis kāds. Tas ir, tas atkal tāds šovu līmenis tiek ievazēts katram savs. Es nemaz nedomāju, ka Aiša ir slikta estrādes dziedātāja, bet nevajag atļaut sevi pazemot. Ja? Nevēlas saka, cilvēku pārbauda ar 3 lietām. Tā viena ir vāra, kā mēs zinām, jā. Tā viena ir slava, un tā trešā ir nauda. Un šeit tas parādās, ka tā Aišai tas ir ļoti nopietnas pārbaudījums ar slavu. Un cilvēki, diemžēl, ir lielākā daļa neaudzināti, nekulturāli. Viņi pie tā nav vainīgi. Bet tā ir tā sistēma, par ko es sākumā teicu, par ko viņi padarīt. Piemēram, ja es aizēju uz teātru, uz ko es gan cenšos neiet, tad beidzoties izrādēji, nezinu, kāpēc cilvēki ir iedomājušies, ka ir jāceļās kājās. Jaunai paudze ir izstrādājis tāds refleks, ka vienkārši, dodoties pie galda, mēs nomazgājam rokas labākā gadījumā, beidzoties izrādē, mēs pieceļamies kājās. 2 lietas jāieslēdz mobilais telefons, jāpieceļās kājās, jāaplaudē. Protams, ka citi cilvēki, kas arī grib redzēt, kas tās skatuves notiek, klanoties, un arī ceļās kājā. Un ir sajūta, ka mēs varam rakstīt, ka bija stāva ovācijas. Ja, stāva ovācijas. Es personīgi, esmu redzējis, kā cilvēki klanās, man tāpat ir skaidrs, un es neceļos kājās, es palieku sēžot. Bet ir daudz cilvēku, kur saka, kā tad es palikšu sēžot, ja visi ceļās kājās, kā uz manīm skatīsies. Ja? Tās ir tādas baigas lietas, un arī audzinot savus audzēkņus, kuri man aiziet lielajā, uz lielās skatuves, ir ļoti grūti. Cilvēki vispār nestādās priekšā, kā tā māksla, uz ko viņi iet, šodien ir degradēta. Ja? Pirmkārt, man audzināja savā laikā, kas man izaudzināja? Tas, ka man bija milzīga cieņa pret skatuves kolēģiem un pret pedagogiem. Un tas mani audzināja savukārt. Ja? Šodien, ja tu parunā ar audzēkņiem, vai viņiem ir kādi elki, vai viņiem ir kā cilvēks, ka viņi vēlas līdzināties, nē, viņiem nav tādu. Viņš pats domā, ka viņš ir piedzimis ar saviem dotumiem. Es neteikšu, ka viņš piedzimis ģeniāls, ko viens otrs domā. Viņš ir piedzimis, viņam ir labi dotumi, viņš ir ieradies aplaimot šo pasauli. Bet es viņam saku, ka ar dotumiem vien ir pamaz ir vajadzīgs milzīgs darbs. Tev jāiegulda milzīgs darbs. Un tad tu vari aplaimot šo Dieva radīto pasauli ar kaut ko ļoti derīgu un noderīgu citiem cilvēkiem. Un man personīgi pašam nekas, varbūt arī pat tagad, kāpēc tik asi runāja, nekas nav bijis svētāks par teātri, par skatu, bet redzot, kā maniem audzēkņiem ir jāieiet teātrī, kas tikai nav, jāsaka tā, apdāvinātas tirgus sievas, kas smaržo pēc ķēķa, mīcās pa skatu un degradē visu to procesu. Un tam jaunajam cilvēkam, tagad arī bija tas gadījums ar vienu mēģinājumu, ir jānodzied liela loma operā Turandot. Agrāk tas nebija iespējams. Nevienu ar vienu mēģinājumu nelaist uz skatuves. Nevienu, saprot. Un kas tas notiek? Tas ir maudi, tā ir mākslas profanācija, un cilvēks to rīj. Tāpat kā restorānā. Viņš taču iet uz McDonald's un domā, ka tas ir restorāns. Jo tur tā rakstīts, restorāns. Kas tas ir par restorāns? Jā, kas tas ir? Nekāds restorāns nav. Bet viņš to norīja, un tieši tāpat viņš aiziet uz to operu, viņš aiziet uz to teātru, viņš ir ticis pie vīnglāzes, un viņš norīja arī to mākslu, tieši tos pašus burgerus. Bez vīna glāzes jau mākslu drīz nevarēs norīt, acīm redzot. Es tev teiktu, pat kaut ko stiprāk vajag. Jā, man ir bijuši gadījumi, ka man jāsaņem un kaut kas jānoskatās mājās vai jāizanalizē, tad es ieliešu sev pat 25 gramu konjeku. 25 gramu konjeku, jo citādi to nevar. Žēl, ka teātrī nevar iet iekšā. Protams,
ja man audzēknis uzstājās, man ir jāiet, bet tas nemazina tās ārprātīgi negatīvās izjūtas, ko es te pašā brīdī izjūtu. Bet ir skumji, ka citiem cilvēkiem tas tā nav. Un šodien tā būs, jau nevien vairāk tā būs, ja būs, kas tev samaksā, ja tev būs sponsors, ja, tad tu dziedās ne tikai opera mūzikas svētkos, bet arī droši uz Nacionālās operas skatuves un visur, kur. Tā ir mākslas piesmiešana. Un tā nepabaro cilvēku dvēseles. Un cilvēki, kuriem ir ļoti zema iegūta izglītība, šī izglītība, ko jau ir iegūs jaunā paudze, viņiem tā liekas norma. Un trakākais, ka viņi neviens nav pie tā vainīgi. Mēs nevaram vainot tos cilvēkus, mēs varam vainot tikai sistēmu un savu gļēvumu, ka mēs to visu pieļaujam. Mazliet vēl aizķeroties pie teātra jautājumu. Tu teātri esi uz tu vienmēr bijis agrāk, mazliet agrāk. Šobrīd, vai tā bija, šobrīd sezona vēl nav sākusies, bet ir milzīgs skandāli. Teātra direktors nāk un stāsta, cik miljonus viņi tur ieguldījuši, cik būs izrādes un cik daudz tur visa. Režisors Hermanis nāk un saka, ka tā ir pilnīgi izgāšanās un liek naudas tērēšana un vispār tur nav nekāda sakara ar kultūru. Aktieri tiek padzīti, pēc tam tiek atpakaļ tiesas lēmumi pieņemti un man uz tādu teātru negribas iet tikai tādēļ, ka tur jau ir netīrums jau sākotnēji. Kāda tad dvēseles tur iešu un meklēt? Tur ir tā lieta, ka tur tās dvēseles, kā lai tu saka, dvēseles lakmus, dvēseles režģis, dvēseles filtrs, kaut cik maz nobriedušai dvēselei, viņam būs pret, viņam neizlaidīs cauri šo mākslu, viņš neies. Un es zinu arvien vairāk cilvēks, kas neiet vispār uz to teātru. Un interesantākais jau bija pat statistiku, es par radio dzirdēju, ka pagājušajā sezonā apmeklētais skaits ir krities par 20%. Tas ir daudz. Un tagad tiek spiests uz to, ka nāk izrāde pakaļ izrādē, lai nomakšķerētu vēl tos, kas iet un piedāvāt tiem. Un es zinu daudzus pensionārus, kuriem ir labi situēti, viņiem labas pensijas un bērni palīdz ārzemēs. Un viņiem ir garlaicīgi mājās, viņš iet uz to teātru. Bet ir arī daudz, kas saka, nē, es vairs neesmu gatavs par to maksāt, to naudu. Šajās dienās arī opera paziņoja nākošā sezonas plānu, kas būs gaidāms repertuārā. Varbūt tas ļoti snobiski izklausīsies, bet, teiksim, manām prasībām atbilst tikai 2 pasākumi. Tas ir tenora koncerts, viens Benhem no Parīzes franču dziedātājs, un tas ir Garančs Rebekas piezošanās izrādē Aida. Tas varētu būt tāds, kur es teiktu jā, bet pārējais ir tā, kā ir. Neiet uz visu. Vēl atgriežoties mazliet pie dziesmu svētkiem, kas arī tur jau arī sākās tā kultūra caur jauniešiem un caur bērniem, arī milzīgi apsīts skandāliem. Bet es gribēju pajautāt, ļoti daudz jautājumu ienāca no skatītājiem tieši par šo, par dziesmu svētku koncerta noraušanu dēļ tā, ka pazuda elektrība, dēļ tā, ka varēja būt krusta un zibens, dēļ tā, ka policijas automašīna braukāja pa stadionu, visi dzina prom. Tavs redzējums bija laicīgi jāceļ un jāpārtrauc, vai jāatliek, vai jāpārbīda, vai drīkstēja riskēt, ņemot vērā laikapstākļus, kādus arī sinoptiķi solīja? Pakļaujot bērnus dažādiem riskiem. Es domāju, ka riskēt nedrīkst nekad, īpaši tā, kad ir bērni. Un to es saprotu, ka cilvēki baidīsies uzņemt atbildību. Bet tas, ka nobruk šie dziesmu svētki, šis koncerts pārāuma dēļ, tas, ka tiek atcelti lidmašīnu reisi, tas, ka mums nestrādā internets, tas, ka vasarā ar man bija dienas, kad es nevarēju nevienu sazvanīt pa mobīlo telefonu, man nevarēja sazvanīt un izrādās, ka es domāju, man ar telefonu kaut kas nav kārtībā, bet pēc tam citi cilvēki. Tas būs arvien biežāk. Tās ir tādas kosmiskas lietas. Tas veidojās arī eksplozija rezultātā un meteori nāk dažādi. Tas būs, un tas būs arvien vairāk, un nevajag šajos gadījumos teikt, ka pie visi vainīgs Puķins un droni. Tā tas nav. Bet mums ar to jārēķinās. Un vispār godīgi saka, es gaidu to brīdi, kad tās lidostas apstāsies un tas internets nobruks. Un tas ir tas sākums, kad cilvēki sāks meklēt grāmatas un kaut ko sāks lasīt un sāks domāt, jo mēs ejam uz iznīcību. Un
šis laiks ir tāds, ka viss izšķirās vai izdzīvos tā nākamā paudze un pasaule vispār atveseļosies, vai arī mēs nespēsim atveseļoties un aiziesim. Bet ne katrs personīgi, kad būs atkarīgs no dvēseļa. Pirms ļoti daudziem gadiem es neatceros, kurā intervijā es teicu, ka turpinās tas laiks, kad mūs acījā graudas no sēnalām. Un tu to turpini darīt, arī vasarā tev bija diezgan radoša, veidojot dažādas izrādes un koncertu uzvedumus. Vai ir paredzēts arī kaut kas tagad septembrī? Jā, es jau kā ierasts turpinu strādāt, un daudz man varbūt saka, ka es esmu ļoti kritisks, bet te pašā reizē es it kā atgriežos savā iepriekšējā profesijā un kā režisors stāju dažādas izrādes. Man nav citas izējas, jo, ja es audzinu māksliniekus un audzinu viņus profesijai, tad viņiem ir jādod iespēju praktizēt, jo tikai no reizes uz reizi, izejot publikas priekšā, saprotot kļūmes, negaidītas situācijas, ar ko ir jārēķinās. Manā jubilejas koncertā arī bija ārkārtīgi daudz šo kļūmīgo situāciju. Un šovasar, jā, es sapulcināju arī, mēs vienmēr vasarā esam vienā pilī, šogad mēs bijām Gārsenes pilī. Es sapulcināju audzēkņus, viņiem rādīju šo ierakstu un stāstīju. Viņi redz bildi, bet kas notiek manā galvā. Tagad es redzu, nofiksēju, ka neiet video projekcija. Tagad es domāju, kā es pabeigšu dziedāt, ja nav palaista video projekcija. Tad es redzu, ka video projekcija palaiž, tātad viņi iet ar nokavēšanos. Tālāk ir tas, ka tu neesi paspējis apģērbties, jo koncertmeistars ir nospēlējis, teiksim, to sarpstēli īsāk, kā tad tikt vaļā, ka tu esi iedevis galavārdu, bet mūzika neskan. Kā ar žestu, cik ilgi var turēt žestu, jeb tev jāsaka lūdzu maestro mūziku. Tās ir tādas lietas, kas nāk tikai laiku un brīvību, un ja viņi būs tikai iesaistīti ikdienā mācību darbā un viņi būs saistīti tikai to, ka viņi nodzied audzēkņu vakar, viņi būs stīvi, kokaini un skatītājiem neinteresanti. Un tomēr man prieks par to, ka caur šo darbu es gūstu gandarījumu, jo man ir patīkami dzirdēt komplimentus, un ko es arī pieņemu, ka maniem audzēkņiem ir ļoti laba skatuves kultūra. Un cits varbūt to nevar nosaukt tādā vārdā, bet viņam ir patīkami skatīties, kad uz skatuves iznāk savākti cilvēki, kad uz skatuves iznāk cilvēki, kuri zina, ko viņi grib teikt un kāpēc viņi uz tā skatuves uzgājuši. Un tā vasara arī, jā, mums bija ļoti veiksmīgs Jānim Zāberam veltīts koncerts Gārsenes pilī, ko es veidoju kopā ar vokālo pedagoģi no Vīnes, Irīnu Gavriloviču, kas ir arī vokālais pedagogs Ingai Kalnai, Gīlam Sīliņam, Elīnai Garančai un tā tālāk. Un tā arī mans pienesums, ka es saviem audzēkņiem nodrošinu šo iespēju nevis tikai tikties ar mani, bet arī ar citiem. Bez manis ir vēl daudz citu pedagogu un labu, bet ko tas šodien maksā viņiem aizbraukt uz Vīni, lidmašīna, viesnīca un stundas Vīnē maksā 100 eiro vienu nodarbību. Tas ne katram ir paceļams. Tāpēc man bija prieks, ka mums izdevās organizēt šādu praksi Gārsenes pilī. Pēc tam mēs rādījām muzikāli izrādi bērniem Arlekiņu kostīmus, kas bija komēdija dell'arte stilā, tad īsti pamācība mīlēšanā, cits žanrs, cits stils, tas viņiem jāpierod. Kur ir Raimonda Paula muzika, un kur ir Rudolfs Blaumans, Ģeņģeru spēle, visiem labi zinām, pēc filmas, pēc izrādēm. Un visbeidzot, mēs pabeidzām darbu pie Rainim un Aspāzijai veltītu uzvedumu, kas saucās Meklētāji, un ar kuru mēs, jā, šajās dienās rudenī, kad Rainim paliek 160 gadi, būsim gan VF kultūras pilī, gan Raiņa Vasanicā Majoros, gan Puikulē, gan Kokmuižā, gan Krustpilī, un tā būs tā viņu prakse. Un var teikt, ka tas īstais mācību gads būs noslēdzies 14. septembrī. Pēc principa, kad cāļus skait rudenī. Nu, tad mēs nodosim to vērtējumu, kad skatītāji varēs novērtēt. Bet te pašā reizē arī sākās turpinās darbs un būs citu uzvedumi. Bet tagad šajā brīdī es aicinu nākiet uz koncertu uzvedumu, kas veltīts Rainim un Aspāzijai un saucās Meklētāji. Dargie skatītāji, ar vienu aci ieskatīsimies aicinājumā, kuru nofilmējam mēs arī, protams, ar kanālu. Ko tad jūs varēsiet redzēt un dzirdēt šajā izrādē Meklētāji? Skatāmies!
Rudens ir ne tikai asteru laiks, miglas laiks, skolas sākums, bet rudens vienmēr arī pārdomu laiks un zeisdienu laiks. Un šis rudens ir īpašs, jo Rainim un Aspāzijai mēs svinam 160. Viņu devums, manuprāt, nav līdz šai dienai novērtēts. Un tāpēc arī mēs, Vokālās akadēmijas studisti, ķērāmies klāt darbam, uzdevāmies par meklētājiem, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, ko mums ir uzstādījuši šie mūsu dižgari. Neaizmirsīsim, ka Rainis bija tieši tas, kas definēja Latvijas valsts pastāvēšanas ideju. Un neaizmirsīsim, ka viņš arī mūs brīdināja, ka psiholoģisku apsvērumu dēļ mēs varam pazaudēt šo valsti. Un mēs varam pazaudēt savus sapņus, kam bijām uzticīgi. Un tāpēc šajās dzejas dienās mēs dosimies pie skatītājiem Jūrmalā, Jēkabpilī, Puikulē, Kocēnos un visbeidzot arī Rīgā, VF kultūras pilī ar jaunu teatralizētu uzvedumu Meklētāji, kurā skanēs daudz mūzikas, būs dzeja, dziedāta, runāta, fragmenti no vēstulēm, dialogi no Raina lugām, lai kopīgi saprastu, kas mēs esam un kas mums ir šī valsts. Uz tikšanos izrādēs. Kā noprotams, stāsts ir par Rainu un Aspāziju, un jāsaka, ka sabiedrībā pašlaik visumā maz kas dzirdams sakarā ar šo dižgaru jubileju. Jā. Jautājums, kā jums šķiet, kādēļ tā 160 gadi tomēr, un mēs vairāk dzirdam par puķa zobiem un pretanku grāviem un to, ka naudas nav un krīze visās nozaļās, bet par šo vispār klusums? Jā, diemžēl tas ir tāds sarežģīts un provokatīvs jautājums, jo atkal mēs atgriežamies pie politikas, bet diemžēl Raini ignorē, un tad mums ir jādomā, kāpēc Rainis tiek ignorēts. Viņš daļai, protams, traucē tādiem pašiemīlējušiem jauniem ģēnijiem, kur mēģina sevi tādā veidā izcelt, jo nav lielāku lielumu blakus. Bet tomēr cilvēkiem es ieteiktu šajās dienās varbūt pat nedoties uz zemes kvalitātes jauno dzejnieku dažādiem pasākumiem, bet palasīt to Raini. Raini, pie tam neizskropļotā veidā lasīt, nevis tā, kā mums to kādreiz piedāvā. Romānos, teātra izrādēs, tā ir ļoti veselīga nodarbošanās. Un tāpēc es esmu priecīgs, ka arī pats vismaz reiz 10 gados, 150 gadi bija, tagad 160 gadi, man ir jāatvēl laiks iedziļināties tieši Raiņu un Aspāzijas Dairedē, un jādara tas arī savu audzēkņu dēļ, lai viņi kaut nedaudz 100 daļu varbūt uztvert no tā, kas vispār slēpjās šajos izcilajos dižgaros. Vispār, ja arī sabiedrībā man jāsaka, vai tu zini daudz cilvēkus, kuri labi pazīst Rainu un Aspāziju, vai tieši varbūt šī gadījumā septembrī Raina dzimšanas diena, jāsaka nē. Un es varētu varbūt nosaukt, ka to cilvēku nav daudz, kas labi pazīst Rainu, bet tādu, ar kuriem es varētu tā dziļi parunāt par Rainu, faktiski 2 tikai. Tā ir Latvijas Tautas kanāla skatītājiem pazīstamā Irena Saprovska, kura ļoti dziļi Rainu tvērus un vienmēr ir interesants man viņas domas šajā jautājumā. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, otrs ir mans audzēknis Kristiāns Vilkas, kurš ir ļoti daudz izlasījis Rainu, kurš arī pats spēlē Raini jaunībā šajā uzvedumā. Un arī ar viņu, kā ar jaunieti, man ir ļoti daudz ko runāt, kā viņš to uztver. Bet es tomēr gribu teikt, ka Rainis ir mums šodienas sistēmai ļoti bīstams cilvēks. Jo faktiski Rainis bija vienīgais, kam bija redzējums par Latvijas nacionālu valsti, kādu netika īstenot. Un Rainis arī bija vienīgais, kurš brīdināja mūs par tām psiholoģiskajām pretrunām, kas ir mūsu tautā. Un ar ko beigsies tā brīvības atgūšana, jeb tas sapnis par savu valsti, ar ko tas beigsies, ar to, ar ko viņš pašlaik arī beidzies. Un tādā ziņā Rainis ir bīstams, īpaši tiem, kas ir mūsu zemes pārvaldnieki, tie, kuri cenšas kaut kādā veidā viņu noslēpēt.
Un, piemēram, Āgenskalna Kalnvaldes ģimnāzijā, kas reitingu ziņā, man liekas, ir 2. vai 3. skola Latvijā, tad diezgan lielu reitingu skalu, kur direktori ir literāti, latviešu valodas literatūras skolotāji, uzvārdā Ratinīka, kas ir politikai pietuvināta, protams, un tāpēc viņi ar šo vietu dabūna direktors vietu. Šajā skolā, protams, ieteiks lasīt sporta komentētāju Puķa smurgojumu par Raini, piemēram, nevis Dobrovenska romānu. Jo, redziet, Dobrovensks ir krievs, un tas romāns ir tūkots no krievu valodas. Neieteiks lasīt Gētes Faustu Raini tūkojumu, bet teiks pameklēt kaut ko modernāku. Ja? Un tas man liekas, ir tas ceļš, kur diezgan apzināti tiek darītas lietas. Vispār, ja izglītības process vada politiķi, kur ir saslimuši mazliet ar to varas un slavas un naudas kāri, viņiem piemīt līdz ar to tāda pašapziņa un iedomība, un es neļautu viņiem vispār mācīt jauno paudzi un bērnus. Lai viņi iet, tad, ja viņi aizgājuši politikā, tad viņiem tur jāpaliek. Atgriešanās nav laba. Un šī gadījumā arī mēs nonākam pie tā, ka ģeogrāfija, vēsture, visi šie priekšmeti tiek vispār politizēti skolās, un tā nav tā vēsture, ko mēs gribam zināt. Jā, padomu laikā mācīja vienus faktus, tā bija viena ideoloģija, mūsu laikā šobrīd māca citus faktus, līdz ar to sabiedrība tiek sašķelta, bet vēsture jau paliek vēsture, un tā nav politizācijas pasūtījums, ja? Tas tā nedrīkstētu būt. Bet kur tad paliek tas īsti tā vēsture? Mācoties pirms gadiem, vai Dievs jau sen, mums bija vēsture, pasaules vēsture, bija Latvijas vēsture, bija kultūra vēsture. Un tās daudzās vēstures, un ņemot klāt arī mūzikas novirzienu, mūzikas vēsturi, veidoja pilnīgāku priekšstatu par to, kas tad īsti noticis un kas paralēli noticis dažādās lietās, kas vienu otru papildināja. Šobrīd jau dzird, ka to vēsturi īsti nemāca. Kaut kādas sociālās zinības un tā pišķiņ kaut kas. Un Latvijas vēsturi pišķi, kā mums vispār tas ir jāzina. Mums taču ir jaunās vienotības programma. Tieši tā, mums arī ir bijis raidījumā Latvijas tautas kanālā Anta Ruzīte. Ja? Pedagoģijas doktors, Bauskas vidusskolas direktori ar lielu stāžu. Viņai arī kādreiz bija izdevusi tādas grāmatas, kas saucās Latviskā dzīves ziņa. Un bērnus mācīja no sākuma, kas ir latviešu dzīves ziņa. Un tad viņam mācīja apkaimes mācību, jeb novada mācību. Tāds pat bija priekšmets. Un tad cilvēks ar to, kas ir latvietis, kāda ir viņa dzīves, filozofija, caur tautsdziesmām tos tika darīts, caur Annas Brigaderes, Dievsdaba darbs, nonāca pie tā, ka cilvēks saprata, kāpēc cilvēki tajā novadā rīkojās tā, novada mācība. Un tā mēs aizējam tālāk uz Latviju, ka ir dažādi novadi un cilvēki atšķirās. Un beigās mēs varam aiziet līdz pasaulē un izprast pasauli. Pašlaik jau mēs neesam spējīgi izprast pasauli. Un tā dzeja, ko šodien mums piedāvā, dzejas dienu ietvaros, šie jaunie dzejnieki arī nesniedz atbildes uz tām. Bet Rainis sniedz uz to atbildi. Es varbūt tik daudz neesmu sekojis līdzi tieši jaunajiem dzejniekiem, bet ir mums tādi spēcīgi jaunie dzejnieki, kuri varētu ieņemt, Elsbergā aizpurietes. Protams, nevar teikt, ka zāle tagad nav tik zaļa kā mūsu jaunībā, bet pats, kā jau tu teici, ka viss, kas notiek teātrī, tev negribas iet. Tas morālais filtrs. Un cilvēki, kuri grib rakstīt dzēju, viņiem nav tā garīgā piepildījuma, lai tur iznāktu labs dzejnieks. Tur jābūt ar kaut kādu, vai viņam ir iekšējs protests, vai viņiem pat nav īpašas emocijas, kaut kādi rīmēs. Es teiktu, nav. Ja, varbūt Māra Zālīte tā ir likusi manīt netieši, ka viņa varētu būt tas Rainis nākošais. Ja, viņas mums pat tā droši vien jūtās, bet arī viņa nav Rainis. Un tālāk arī ne Peters, ne Ziedonis, diemžēl, ne Vācietis. Tā zupa paliek ar ūdeni atšķēdītāk un atšķēdītāk. Un to mēs jūtam dzejas dienās. Ja? Skolās jau mēs tagad... Ir skolās dzejas dienas? Visai formāli. Visai formāli un murgaini.
Ja agrāk bija Rakstnieku savienība, un nekurš katrs varēja kļūt par Rakstnieku savienības biedru. Te jākal tā pārbauda, ja? Un tad viņi šos rakstniekus sūtīja uz skolām, un viņiem bija ko teikt, ja? Un cik rakstnieks neizaudzināja Mirdzi Ķempe, jā, arī liela dzejniece bija savā laikā, kas tagad droši vien netiek pieminēta pat, bet viņi izaudzināja jaunos dzejniekus, un tad tie dzejnieki brauc uz skolām, un viņi audzināja. Tāpat arī mūzikas dienas ir, ja? Tieši tātad pat komponistu savienība sūtīja savus komponistus uz skolām, māksliniekus, kas atskaņoja šo mūziku, viņi profesionāls mūziķis. Tagad tas vispār nenotiek. Labākā gadījumā skolā tiek attaicināts kāds absolvents, kurš ir beidzis to skolu un pieteicis sev kā jauno dzejnieku, un viņš var uzrakstīt, ka pupi peld kaka, un tas ar to viss viņam beidzās, bet viņš toties ir moderns, un viņš tiek pasniedz kā modernās dzejas pārstāvis, ja es teiktu, kaut kāds murgotājs, jo viņi vēl kāpēc nevar uzrakstīt, tāpēc, ka skolēniem ļoti vājas latviešu valodas zināšanas. Viņiem ar to vien, ka viņi gramatiski pareizi runās, nekas nav līdzēts, viņiem nav valodas izjūta, viņiem nav tālēnās izteiksmes līdzekļi apgūti. Kas tad tur iznāks? Un tad skolas vispār, kur laikam nav šo absolventu, ļoti modē, ka viņi tagad rīko tās saucamos slamus. Tagad notiek ir slams? Atvainojiet par manu nekulturālību. Slams ir viena ģeniāla lieta, ko es tev teiktu. Es nezinu, kas par nav nekāda nekulturālība, kad es uzzināju pirms gada, ka skolās notiek slami. Es arī nesaprotu, kas tas ir, un es atveru vārnīcu, un man nav skaidrojums tam slamam. Un tad es tev mēģināšu izskaidrot tā, kā man pirms gada atbildēja man bijusī klases audzinātāja, literatūras skolotāja, kur pati ir dzejniece, Baiba Talts, kad es viņai uzstādīšu jautājumu. Viņa teica, kas ir slams? Viņa teica, slams, viņa pats strādā skolā. Jā. Viņa saka, slams ir tāda lieta, ka viens iznāk priekšā, kas neko nejēdz, bet kaut ko mūd. Un mūd un mūd. Un tad, kad viņš ir beidzis mūdēt, tad tie, kas ir klausījušies, izsakās par šo mūdējumu vēl murgaināk nekā to ir norunājis tas cilvēks. Tas ir slams, tu saproti. Un trakākais, ka visbiežāk tie, kas to vērtē, un tie, kas izsakās par šo murgojumu, ir literatūras skolotāji. Ja? Un man pazīstami saka, ko jūs darat? Nē, mēs uz to slamu negājām, mēs gājām cept karbonādu, man atbild viens skolnieks. Tā kā tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Katrs iedomājas, ka viņš var būt dzejnieks, un tad viņš sev piesaka šajās dzejas dienās. Slams, jā. Es nezinu, ko tas vārds īsti nozīmē. Godavārds. Varētu kādreiz paeksperimentēt. Jā. Es domāju, tā netieši varbūt kā kaut kur valdībā vai saimā varētu pameklēt. Viņi dažkārt ar slamu iespējams arī nodarbojās. Tieši to tā. var dzirdēt dažādās intervijās televīzijā. Tieši tā. Tur kur au kājas. Tieši tā, jā. Noslēdzoties vasarai, jums ir tādi noteikti arī plāni jaunajam gadam, pie kā jūs vēl klausieties strādāt. Kā jums ir ar projektiem? Es zinu, ka ir septembra mēnesī notiek atkal Jāņa Zābers starptautiskais vokālistu konkurss. Tur jau tā lieta, ka tas konkurss nenotiks. Nenotiks, tāpēc, ka es nemācēju pārliecināt ierēģiņus par šī konkursa nepieciešamību. Protams, ka plāni man ir. No tāda viedokļa izjūt, ka gads ir saplānots, un es plānoju jau nākošās gadas vasaras sesiju. Tas arī notiek vienmēr saulaicīgi, lai kaut kur decembrī cilvēki zina, kurā pilī viņi notiks un kāda būs programma, un lai jebkurš interesants var pieteikties. Es jūtu, ka man nāksies paceļot arī pa Eiropu nedaudz, jo man vispār nepatīk ceļot kā turistam, tā, aizbraukt kaut kur atpūsties Turcijā vai vēl kaut kur, vazāties pa pasauli. Es neesmu cilvēks, bet man patīk braukt, ja es tur varu darīt savu darbu, ja es varu vai iegūt pieredzi, vai iegūt kādas jaunas ierosmes, vai arī strādāt ar tiem cilvēkiem tajā valstī aizbraucot un kaut ko viņiem sniegt kādu pienesumu no sevis. Tad ir interesanti, bet cik man audzēkņi pašlaik ir, skatos, ka viņiem ir debijas Hamburgā, Minhenē, Milānē, Vīnē. Es jau sāku skatīt savu kalendāru, kā es varētu nokļūt un izrādi, būt klāt. Jā, tie koncerti, tās ir izrādes, jā. Gan tie, varbūt tādi, kas ir redzēti jau, piemēram, kaut kā Aneta Liepiņa, kur bija manā jubilejas koncertā. Viņi debitēja pagājušajā gadā Hamburgā.
operetē Silva, un tagad viņi būs jau teātraitnē, un viņi arī dziedās Mocarta operā vienā. Tā kā tas man tāds plāns, un savukārt Helēna Serokina ir koncerti Vīnē, Mūzikvereina un tādās iespaidīgās zālēs, kad gribās aizbraukt un paklausīties, un dažiem būs debijas Milānā. Nu, tā, tas ir iemesls aizbraukt un tā kā turēt līdzi to īkšķi. Bet par Zāberu konkursu, jā, es saprotu, ka šie ierēģi nesaskata iespēju un vajadzību atbalstīt šādu konkursu, jo viņi līdz tam nav izauguši. Bet, diemžēl, pateicoties šādam konkursam, jau mēs faktiski audzinām tos mākslinieks, kuri spēja iziet arēnā. Un tad tie ierēģi savu izpratnes robežām un atbild kaut kādas atbildes, un, piemēram, iemesli daudz, kāpēc nepiešķirt naudu Zāberu konkursam. Kultūra Kapitāla fonda. Jā, protams, Kultūra Kapitāla fonds, kurš it kā eksperti, to vada ierēģi, bet eksperti it kā, kas tiek piesakts ierēģņu vajadzības ar ekspertu viedokli, eksperts nobalso, eksperts to darīja, viņam par to samaksā. Un tādā veidā, teiksim, ierēģi piesadzās. Nu, kāpēc būtu jādod naudu Zāberu konkursam, ja, piemēram, Zābers ir sadarbojies ar mums naidīgu valsti, piemēram, vai ne? Vai, piemēram, pēkšņi viņiem nav skaidri vispār, kāpēc šādi konkursi ir vajadzīgi. Lai gan tas ir 3. konkurss jau, ja? Nevis atbalstīt un var redzēt, kur šie konkursanti ir izgājuši vispār ļoti labiem panākumiem, ko tas viņiem ir devis izaugsmēt. Šis konkurss gatavoties, stāties žūrijas priekšā. Nē, tas tiek nosvītrots, jo, kā es saku, mums nevajag cilvēks audzināt tajā garīgumā. Tad viņiem nepatīk kāda atsevišķa žūrijas komisija locekļa reputācija, piemēram, nav skaidrs, kurš kāds kaut ko nav paudis, savu nostāju attiecībā uz Ukrainas kāru vai vēl kaut ko. Bet, nu, tas viss ir tā liela murgaloģija, un man ir skumji. Jo tādā veidā mēs apzogam savu tautu, savus talantīgākos jauniešus, un atbildību jau neviens par to neņemās. Te es varētu teikt Aspāziju. Aspāzija brīnišķīgi saka, ka tas, kas man patiešām dērdzās latviešu sabiedrībai, tas, ka kulturālais kļūst arvien politiskāks un politiskais arvien nekulturālāks. Diletantisms ir pacelts par tikumu, sakat Aspāzija, vidišķība par nopelnu. Tad, iedomājies, tajos gados jau viņa to izjūta, uz kurien mēs ejam. Un droši vien arī Rainis tāpēc varēja pareģot, kā beigsies šī valsts idejas noturēšana. Ja? Zinot, ja cilvēki ir ļoti latviešu sabiedrību uz materiālo tendēti, un viņi neaugs garīgi, un viņi nedos naudu garīgumam, un viņiem nebūs tās skolas, kā kādreiz, kad cilvēki brauca Veidenbaums, vai ne? Tartu, Poruks, Vītols, Pēterburga, ja? Čaikovskis un viss. Tas laiks, kad cilvēka alka pēc zināšanām. Un tagad tas, diemžēl, nav. Mūsu valsti un kultūra, es arī kaut kur Facebookā izlasīju, bet ģeniāli, manuprāt, uzrakstījis, ģeniāli būtu paskaļties, bet precīzi, kas vada mūsu valsti. Un tā atbilde bija tāda, mūsu valsti vada kairi geji, niknas, vientuļas sievietes, nodzērušies disidenti un nenobrieduši intelektuāļi. Un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Bet mēs paši esam vainojami, protams, pie tā, ka mēs ļaujam viņiem vadīt. Un cilvēki bieži saka, bet ko tad, lai es daru? Nu, ko lai es tagad daru? Man par kaut ko jāvēl. Viņam ir jāizaug līdz tam, ka viņam jāsaprot, ka viņš ar vēlēšanām neko neizdara. Ja tauta boikotē tās vēlēšanas, tad varbūt nāk to pa labu kaut kas. Attiecībā uz Zāberu ļoti skumi, jo Zāberam šogad palika 90 gadi. Faktiski viņam nav pat tik daudz, tāpat kā Paulam, faktiski viengadnieks ar Raimondu Paulu. Un viņš ir nepārspēts dziedātājs, ar ko mums būtu jālepojās. Un vienīgais, kas bija viens koncerts Meirānos muzejā, kas arī tika veidots kā komercpasākums, un līdz ar to, kur ir komercija, tur ir attiecīgs līmenis. Un arī man bija jāpabrīnās par to, kā
profesionāli dziedātāji, tenori, visiem labi pazīstami, sākot ar Ingus Petersonu, ar Ludvigu, ar Brāmani, ar Ruņģi, ar bijušo ministru Puntulu, ar Jenču, kāpj uz skatuves un kādā līmenī viņi atļaujās, nesamēģinājuši dziedāt par godu Zāberam. Nu, tā vispār ir Jāņa Zābera pieņirkšana, es uzskatu. Tas ir ļoti smags moments. Bet tauta plūst, kā mēs zinām, tautai dodiet tik izklaidu un vīnu, ja? Un pēc tam raksta atzinīgas kaut kādus komentārus, šķībi, netīri, greizi, bļauj, pārbļauj viens otru. Es ieteiktu uzlieciet saviem skatītājiem, lai viņi paklausās un mēģina saklausīt varbūt to, ko tikai dzird mana auss, bet varbūt viņi arī sāk dzirdēt. Dargie skatītāji, jums ir tā iespēja, mēs esam sagatavojuši šo video fragmentu no Zābera koncerta Meiraunos. Paklausīsimies. Apvienotais Jāņa Zābera mūzikas svētku koris. Pie klavieriem cilvēks orķestris Māris Žagars. Jā, nu pat mēs dzirdējām šo brīnišķīgu uzstāšanos. Jāsaka, ka, ja koncerts bija veltīts Zābera kungam, visu cieņu viņam, tad kādēļ viņi izvēlējās kopdziesmai dziesmu ne latviešu valodā? To es tā saprastu, jo arī mūsu koncerts, kas notika jūlijā, arī beidzās ar Sole Mio. Tāpēc, ka tā ir tāda skaista neapolitāniešu dziesma, Zābers mīlēja neapolitāniešu dziesmas, tās viņš apguva Itālijā. Lai gan viņš, kā viņš teica, viņš nemīl Itāliju, viņš nevar palikt Itālijā, viņam vajadzīgi latviešu pļavas un purvi un vizbules un daba un mēnesis. Bet tā dziesma ir tāda, ierasts, kad bieži viņu beidz un varbūt trīs tenori to beidz. Arī nemēģināja, jo viss it kā zina. Nē. Bet rezultāts ir smaigi sakot. Tā nevar. Tā ir jāmēģina ieklausīties. Tas ir ansambls, viņi reizē to dara. Tas ir, katru reizi ir jāizdzied. Tāds profesionāliem muziķiem ir tāda sapratne, ka ir arī pirms izrādēm ansambls arī operā. Kad sabrauc dažādi cilvēki, un šodien dziedās tas, un amneris būs tā, un tad tajā brīdī viņiem ir kaut kā jāsaprot, kā tās balss sabalansēt, ja? Un diriģents mainās, un viņiem vēl kaut kādas prasības. Nu, nevar vienkārši kā māku tā maunu, nekas nebūs. Jūs daudz lietojat tādus vārdus kā radītājs, gars, dvēsele, arī šodienas raidījumā jūs šos vārdus izteicāt. Ko tie jums nozīmē? Un kādēļ viņi ir tik svarīgi? Jā, es lietoju šos jēdzienus gan apzināti, un es esmu daudz domājis, kas zem šiem jēdzieniem tiek ietverts. Un arī šovasar izvedot paziņas pēdējā gaitā. Tā kā, bet es tā neesmu pārliecināts, ka es spēšu Latvijas Tautas kanāla skatītājam vienas intervijas ietvaros to tā izskaidrot. Es pamēģināšu, bet es varu pieņemt, ka kāds arī man nesapratīs. Tas būtu jāsāk padomu laikos, kad bija Krievijā Smadzeņu institūts, tāda vienība. Un tur bija ļoti slavena direktora institūta. Viņa sauca akadēmiķi Natalija Behķerova. Viņai tēvs bija akadēmiķis.
Un viņa kopā ar fiziķiem, ar vienu kolēģiem fiziķu grupu, atzina, ka ārpus materiālisma pastāv energoinformatīvais lauks. Un tas liekas, kā tad tas pastāv? Un viņš pastāv gaismas staru veidā. Tāpēc cilvēkam ir tik būtiski tā gaisma un tas, kas viss notiek dabā. Nomākušās dienas un saulainas dienas, vasara, rudens, un mēs esam ļoti izredzēti, jo mums ir 4 gada laiki, ja mēs no tāda viedokļa skatāmies. Un tas varētu teikt, ka tas arī nosaka dabas un visas dzīvās radības eksistences jēgu. Nu, tā to varētu teikt, tas ir. Un tad, ja mēs runājam par radītāju, tad faktiski radītājs, ja ir tā pati daba kaut kur, jeb radītāja likumi ir dabas likumi. Un tie, kas atcerās Ņūtonu skolā un Ņūtona darbības likumu, kas sevi paredz to, ka ja viens ķermenis darbojas uz otru ķermeni ar noteiktu spēku, tad savukārt ar tikpat lielu spēku, tas ķermenis, uz kuru darbojas, tas ķermenis darbojās pretī, ir pretdarbība tieši tāda pati. Arī teātrī mēs lietojam tādu jēdzienu dramaturģijā, absolūti, kas ir nepieciešams darbība un pretdarbība. Ja nav šī konflikta, tad nav interesanti izrādi. Un tā darbība un tā pretdarbība vienmēr ir vienādas. Un dabā vienmēr vienādi būs gaisma un tums. Un dievs un sātans. Un dievišķais mūsos un vēlnišķais sātaniskais mūsos. Un līdz ar to var teikt, ka dabā viens spēks, kaut kāds viens pats spēks pats sev nekad nepastāv. Viņam noteikti tam spēkam ir kaut kāds pretspēks. Un tad, ja mēs runājam par to, ko mēs biežāk pieminam par garu, par dvēseli, šīs lietas, tad tas gars ir šī energoinformatīvā matrice, kas ir mūsos, ar kuru mēs varam saprast savu eksistences jēgu, bet ārpus materiālismu. Un caur kuru mēs varam arī pieslēgties tam energoinformatīvam laukumam, vai arī nevaram pieslēgties tam energoinformatīvam laukam, jo tā matrica ir vai nu bojāta, vai viņa nav pilnvērtīga. Ja? Un tad redz ir tā dvēsele, ko to cilvēku ar tā it kā apoetizē ļoti bieži, nu, dvēselisks un tās, bet īsti jau mēs tā līdz galam nevienmēr apdomājam, ko tas nozīmē. Tad, principā, dvēsele ir astrāls, smalks ķermenis. Latviešiem ļoti labs vārds bija velis. Ja mēs lasām par veļiem, veļu laiks, dvēseļu atgriešanās un ceļošanu un tā tālāk, velis tas ir tas mans iekšējais it kā tā cilvēka es. Ja, tas ir tas. Un faktiski dvēseles noskaņojums ir saistīts ar enerģijas svārstībām mūsu ķermenī. Cik augsts ir tās enerģijas svārstības mūsos. Un tāpēc ir cilvēki, kas mums ir dvēseliski tuvu, mēs sakam, un ir cilvēki, ar kuriem man nav kopā pa ceļām. Un tā tad nesakrīt šīs svārstības. Un tad tas ķermenis, kurā es esmu ielikts, un tīri fiziski Edgars Kramiņš šī gadījumā, kam ir iedots vārds un uzvārds, tā faktiski es esmu absolūta kosmiska vienība. Un to cilvēku tā kā negrib saprast. Un šīs dvēseļu vibrācijas, kā es teicu, tā režģa, cik sarežģīts ir šis režģis, šis mezglojums, šeit darbības rezultātā dod cilvēkam prāts. Un vēl varētu teikt, ka prāts ir mūsu dvēseles gars. Tas, kāds ir mans prāts, tas apliecina, kāds ir mans dvēseles gars. Un tās ir tādas ļoti, dažiem varbūt liks, tu teiks, sāks kāds bļaut pie tā ekrāna, ja? Bet tad es ieteiktu viņam palasīt filozofu Dekartu kaut vai, un Dekartam bija definēts kartēziskais dualisms, kas pastāv diezgan smalki, kas pastāv starp ķermeni un prātu, un ka ir atkal šie divi miedarbības, šie divi spēku miedarbība, ko prasa ķermenis un ko saka mans prāts. Un tāpēc cilvēki tic vai netic, bet mēs ar prātu varam teikt, ka mēs esam veseli, ka mēs jūtamies labi, ka man nav iemesls baidīties no kaut kā, kad es esmu spēcīgs, es nesaslimšu, man nav vajadzīgs kaut kādas blaknes un tā tālāk, vai arī, kā es jau teicu intervijā, mēs sākam no kaut kā baidīties, un tas prāts kļūst slims. Ir tas slavenais teiciens, veselām miesām mājo vesels gars.
bet tikpat labi vesels gars tikai veido veselu miesu. Tas gars, kas tiek sabojāts cilvēkam, un tādus es zinu, kaut vai caur šīm bailēm, paskaties, kas notiek ar viņiem miesā. Viņi arī miesiski sāk brukt kopā. Un jo viņš brūk vairāk ķermeniski, jo viņš arī garīgi brūk kopā. Ķermenis, kā tāds, kurā ietilps manas rokas, manas kājas, manas smadzenes, un tas ir intelekta rādītājs katrā ziņā. Tas ir mans intelekts, bet tas nav mans prāts. Jā, tās ir manas zināšanas. Un neiroķirurgs atgriezīs manu galvas kausu vaļā. Un viņš tur ir rakņāsies diezdo, ka neko nesabojāt. Bet viņš pateiks, vai ir bojāts smadzeņu puslodze, tur insulta gadījumā, vai tur vai kāds smadzeņu centrs, un kāds vairs nevar runāt, bet kādam ir kustība traucējumi. Tas ir viss tas ķermeniskais, tas ir tas fizioloģiskais. Un jāsaka, un cilvēks pazaudēja valodu, ja cilvēks pēc insulta palika par dārzeni, mēs sakam, viņam vispār tātad šī smadzeņu puslodes ir gājušas bojā. Otra lieta ir tas, ka šie neiroķirurgi, rakņauties par to galvu, tur prātu neatradīs. Tur prāts nav atrodams, vai ne? Un tad ir tas, ka tas prāts ir inteliģents rādītājs. Un skatoties vienu un to pašu lietu, klausoties vienu un to pašu informāciju, mums būs dažāda uztvere par tām lietām. Un visbiežāk ir tā, ka jo zemāks ir šis prāta līmenis cilvēkam, jo viņš vairāk centīsies apkarot to, kura prātam viņš nespēja izsekot. Saproti, kuram ir šī inteliģence augstāk. Jā, pavilkt no kalna līdz savam līmenim. Jā, tiešām jāvelk lejā. Un tāpēc barbari rullē. Ja, un tas cilvēks, kuram ir šis uzdevums paaugstināt savu prāta kapacitāti, viņš neielaidīsies šeit strīdos. Es arī ļoti bieži saku, tu tā domā, nu labi, nu domā. Dievs pasarg, nu domā. Un tie vēl sāk dusmoties. Jā, viņi sāk dusmoties, viņi nāk, tev ir viena alga, kas te notiek vai kaut kas notiek. Man nav viena alga, bet vienkārši ir arī vienmēr tas teiciens, ko Imants Kalns teicis, ka tev ir pietiekami laba sirds, bet vai tev ir pietiekami daudz prāta. Ja? Un sirds, tas, ko viņš šī domā, emocija, ja? Tas jau ir tā viena no faktoriem. Un līdz ar to es varu teikt, ka no vienas puses prāts ietekmē ķermeni, ja? Jo es esmu vesels, un no otras puses, protams, pretspēks ķermenis ietekmē prātu. Protams, kaut vai kaut kādā hormonu līmenī, kad man pārņem kādas skaistlīgas izjūtas, tad šis tiek ietekmēts mans prāts. Man liekas, ka man to vajag. Kādas atkarības ļoti bieži tajā skaitā un tā tālāk. Tā kā prāts kontrolē, ietekmē ķermenis ietekmē. Un ja cilvēks apzinās sev par garīgu būtni, ja viņš apzinās sev par visur esošu garu, tad mēs varam izveidot ļoti skaisti savienot savu apziņu ar dvēseli. Un tad tā eksistences jēga tev būs pilnīgi citāda, un viņa būs ārpus materiālismu. Un tu zināsi, ka tu nekad nevar būt tā, ka tu nomirsi badā, tev ir divas rokas, tev ir divas kājas, un arī, ja tev ir kādas trūkumi, tu varēsi izjūt zent mauriņu, būdam invalīdi visu mūžu, ja? Būdam tuvā saiknē ar Aini, rakstīdam brīnišķīgas esejas par mūsu dižgariem. Viņi tik nevienu brīdi neteica, ne, nu ko tad es jau neko nevaru, es esmu invalīdi, esmu nolemta nelaimē visu mūžu un tā tālāk. Nē, tas ir stāsts par eksistences jēgu. Un te atkal mēs nonākam pie izglītības un audzināšana, ar kuru vispār skolās taču neviens nenodarbojas. Ir kaut kādas audzināšanas stundas, tās ir kaut kāda informācija, iet tur vai nākiet tur vai brauksim ekskursijā vai vēl kaut kur. Viņa neveido to morālo spoguli, to reži, to lakmusu, tas veidojas audzināšanas ceļā. Un arī rituāli, kas mums tiek nojaukti. Rituāli arī tāda psihotehnika, faktiski meditācija. Mēs visādas jogas ņemam un tad reiki un vēl kaut ko. Tikai savus rituālus pamatot novārtā. Savu latvisko ēdienu pamatot novārtā. Jo mums vajag suši un tā tālāk, ja, un burgerus un kebabus un ko tikai visu. Mēs nododam sevi un mēs aizķipinamies ciet. Kā es saku, mēs aizķipinamies ciet, mēs izmainām eksistences jēgu un garu. Es daudz runāju par to arī ar saviem audzēkņiem. Ja? Un tad viņi klausās arī, un tad viņi saka tā,
Un tā viņš arī nepateica, kā mums to kanālu attīrīt, vai ne? Nu, katrā ziņā tas nav stāsts par to, ka tagad, mīļie skatītāji, ņemiet pudeļu birstes un iztīriet savu garīgo kanālu. Bet... Ja tas būtu tik vienkārši. Bet nē, jā, ko es saku, nēdiet to, kas jums negaršo. Nedariet to, ko jūs negribat darīt. Un ja tiešām jums kaut kas tāds ir jādara, tad panāciet savu prātu, ka es gribu to darīt. Nu, kuram patiks savam tuviniekam slimam mainīt pamperus? Man tas nepatīk. Bet es saku nē. Es atvieglināšu šī cilvēka dzīvi, un to nenāks darīt svešs cilvēks, es to izdarīšu. Un caur to es to pieņemu kā normālu lietu, par ko es būšu nopelnījis kaut ko arī tādu, ko es ļoti vēlēšos, kādu skaistu koncertu vai ko. Tas atnāk atpakaļ, neticamās veidos tas atnāk atpakaļ. Un ir bijušas lietas, ka es varbūt pat kaut kur neaiziet, bet kā cilvēks man saka, nē, es tev gribu uzdāvināt to koncertu vai to biļeti, un es pēkšņi nonāku. Un, kad es domāju, kāpēc? Tāpēc, ka es tam cilvēkam esmu kaut ko devis ar savu sarunu, varbūt arī tam skatītājiem šodien ar savu sarunu, un palīdzējis viņam izturēt. Tas ir tas, kāpēc viņi iztur vai neiztur. Nu, redz, tev audzēkņi jaunieši prasa, kā tad iztīrīt to piesārņojumu, kuru mēs dažkārt paši, sevi liekam iekšā. Jo, ko teik atliņā ieliks, tas jau tur arī būs, un te ir tā izglītība. Tu bieži atsaucies uz padomu laiku izglītību arī saviem skolotājiem, un tā nostāja tev ir, šos gadus, cik es pazīstu, tev viņa nav mainījusies, un tas arī, tas spiediens jau mums sabiedrībā, kā tu redzi, arī politiski ir bijis gana liels, vai tu nebaidies, ka tev varētu kādreiz par to sodīt? Varbūt jau arī kaut kā soda, tu neesi tā manīs. Kaut gan man jau tā no malas skatoties, dažādi konkursu finansējumi, atteikšanas, varbūt kāds vēl lietiņas, tā netieši, nepastarpināti ar to varbūt nesaistīti. Protams, tāpēc, ka šie ierēģi, kuri piešķir šīs naudas, šie ierēģi, kuru varā, kā viņi domā, ir sekmēt tavu darbību vai nesekmēt tavu darbību, atbalstīt tev vai neatbalstīt. Pirmkārt, viņi nevar pieņemt to, ka tu vari domāt tā, kā tu domā, ka tu vari neklanīties, ka tu vari pastāvēt par savu taisnību. Un līdz ar to man arī nav bailes, jo manā pusē ir taisnība. Un ja manā pusē ir taisnība, ka es neliekuļoju, ka es nemeloju, es varbūt kļūdos, es varbūt mainīšu kādu viedokli. Tu saki šajā jautājumā, es neesmu mainījis savu viedokli. Jā, bet ir varbūt lietas dzīvē situācijas, kur es arī mainu. Un man kāds ir teicis, jums bija tādi principi, un tagad jūs pēkšņi tā. Es saku, jā, bet es esmu pārdomājis, man nāk uz klāt cita informācija, un es tagad domāju, tāds ir normāli, cilvēks mainās savu dzīves laikā. Tas ir patiesi arī un drosmīgi to atzīt. Tas ir patiesi, un tas jāatzīst. Un pie tam acīs jau tu domā, ka kāds acīs no šiem cilvēkiem atļaus man pateikt kaut ko? Nē, jo viņi zina, ka es sakaušu viņus, ka manā pusē ir taisnība, un es viņus sakaušu. Viņi neatzīst. Un tajā pašā brīdī, kaut kur internetu komentāros aizkulisēs, murgainas sarunas, kaut kādas tenkas, kas jau skar arī varbūt kaut kādas manas profesionālās spējas dažreiz, būtu ārprātīgi stulbs vispār uz to parakstīties. Jo pasaulē ir man palaist daudz talantīgi cilvēki, kur ir laimīgi savā profesijā, un lai man būtu iespējas pašam sākt šaubīties, es nesaku, ka es nevaru darīt varbūt lietas vēl labāk, to es katru dienu domāju, bet to, ka es teikšu, ka es esmu profesionāli nevarošs, nezinošs, nē, es savas lietas ļoti labi zinu. Un otrkārt, es neesmu no cilvēkiem, kas tagad taisās noliegt krievu literatūru un krievu mūziku un krievu kultūru vispār. Es pat uzskatu, ka, lai kā tas atkal tūlīt kādam nepatiks, bet arī pašlaik Krievija ir, zināmā mērā, pasaules tāds garīguma centrs. Un tur nav nekādas sakars ar Puķinu, tur nav nekādas sakars ar karu, drīzāk ar tu vēlmi nosargāt šo garīgumu, kas viņos ir. Bet redziet, rietumos jau to cilvēki nevar saprast. Bet Latvijā cilvēks to sapratīs,
Jo Latvija ir dzīvojusi kā cariskās Krievijas guberņi, ka viņi vēl nebija neatkarīgi. Jā, ir nākuši poļi, nākuši zviedri, jā, Rīgas pilnu mums uzcēla zviedri, ok. Tad nāca Krievu laika, cara laika, kur mums uzcēla visu ganību dambu Rīgā pilna rūpnīcām. Tad nāca padomu laika, kuros mums bija uzcēla bērnu pasauli, mums uzcēla preses namu, kur tas viss ir. Tas viss ir tā rupi sakot pakās, ja? Un Krievija mēģina sevi saglabāt šajā brīdī, un viņi neļauj šim liberālismam nojaukt viņu rādītājus, aizsipināt viņu dvēseles, tieši tāpat nodot sevi garīgi un morāli, lai ko tur kāds saka. Bet paklausieties tie uzvārdi. Viņiem ir Lomonosovs, viņiem ir Meņģeļejevs, viņiem ir Dostojevskis, viņiem ir Tolstojs, viņiem ir Čehovs, viņiem ir Turgeņevs, Ostrovskis, Gogols, viņiem ir Puškins, Musorskis, Čaikovskis, Rimskis-Korsakovs, kas viņiem nav Kramskojs un Piridvižņiki un Repins. Un viņi visi, es teikšu, vai tad viņi visi ir 100% Krievi? Kas tik tur nav gājis? Sākot ar visām caru laulībām un Gaumu, kas runāja vācu valodā, franču kultūras ietekmi, kazahu iebrukumi un tā tālāk. Tatāri, Mongoli un tā tālāk, tāpat kā Latvijā. Kurš te ir naivi iedomājies, ka viņš ir tīrs Latvijas. Krievi jau nav pēc tautības tik daudz Krievu, kā viņi pēc tā dvēseles stāvokļa Krievu. Tāpat kā latvietim vajadzētu būt pēc savas dvēseles stāvokļa latvietim. Un kādreiz tāds Krievu baletdotājs Jagiļevs aizbraucot uz Parīzi, viņš iepazīstināja frančus ar Krievu kultūru, un viņš teica, es piespiedu viņus iemīlēt Krieviju. Un tieši tāpat es mēģinu pašiem Krieviem, lai viņi iemīl savu Krieviju. Tad arī viņiem ir kaut kādas mazvērtības komplekss, kaut kādas problēmas, ar kurām viņi cīnās. Bet tas, ka viņi šodien ir vienīgie, kas nostājas pret to atcilvēciskošanas plānu, ka viņi negrib dzīvot tā, kā dzīvo rietumu pasauli, kur viss ir, kā vācietis saka, tāds ideāls ordnungs, ja, ka vienreiz nedēļā mēs aizējam uz teātru, un vienreiz nedēļā mēs aizējam uz baznīcu, un tad mēs ejam ēst pusdienas uz skrogu un tā tālāk. Viņiem nesaprast to Krievu plašo dvēseli. Mums ir vieglāk, bet mēs tā kā gribam mazliet liekuļot šobrīd un izkalpoties Amerikas kungiem. Bet katrā ziņā dziļi dvēselē daudzi, es domāju, ļoti daudz cilvēku nav gatavi to pateikt, ka viņiem šīs Puškins un šīs izcilības, viss, ko es nosaucu, ir daudz ko devuši kā cilvēkam. Jā, tā kā man audzēkņi lasa Raini, un viņi lasa arī Dostojevski idiotu. Un man par to ir prieks. Un kad viņi runā šos vārdus no skatuves, jebkurš skatītājs jūt, ka tie vārdi viņiem nav tukši. Viņš sauc kaut kādus mistiskus uzvārdus, ko viņam neko neizsaka. Bet kad aiz tiem uzvārdiem ir darbi, un aiz tiem darbiem ir iegūts tas, ko iegūts. Un tas tracina tos liberastus, tas tracina to pseido-inteliģenci, ka mēs arī caur nenoliedzot Krievu kultūru saglabājam savu identitāti. Man kāds ir teicis, ko tas Puškins ir latvietim devis. Latvietim daudz ko devis. Viņš ir mācījis latviešu valodas attīstību caur to, ka viņš bija jātūko latviski. Viņš tika tūkots latviski, ja? Un mani kolēģi Austrijā tāpatām, viņi man nākuši klāt un prasījuši, vai tu Čehovu un Dostojevski var lasīt oriģinālu valodā? Nu, cik labi es zinu Krievu valodu? Es saku, protams, ka es lasīt varu oriģinālu valodā. Viņi saka, cik tu esi laimīgs cilvēks. Tā kā viņi arī to uztvēruši, bet kaut kas viņiem ir aizgājis galā. Un paradoks ir tas, ka mēs tajā padomu laikā, tālajos padomu laikos, mēs bijām daudz brīvāki, mēs bijām daudz neatkarīgāki savus lēmumos un uzskatos. Jā, mēs varbūt daudz ko neatļāvāmies bļaustīties pie brīvības pieminekļa, un vai vajag, bet mēs sanākot savā vidē, paņemot ģitāru, vai krievi dziedot Ahudžavas dziesmas, vai latvieši dziedot Imantu Kalniņu, mēs bijām brīvāki. Arī tā lēmumā dziedāt. Tagad katrs cilvēks arī virtuvē vēl padomās, vai viņam dziedāt to Imantu Kalniņu, ja, kurš tur atļāvās kaut kādu ne tādu kreklu uzvilkt, ja, un kā tik tagad tas būs pareizais. Nu, cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam ļoti
bīstamā sabiedrībā. Un šī sabiedrība, tai morālā ziņā, ir daudz bīstamāk par to fizisko, par to, ka neies tā lidmašīna, kad apstāsies tas internets, ka nevarēs izņemt naudu banka automātā, tas būs viss pupu mizs. Bet tas, ka ja mēs pazaudēsim savu garu, ja mēs pazaudēsim spēju darīt, nebaidoties, kas ir faktiski zudusi jaunai paudzei un rietumu civilizācijai. Un kas šodien ir drosmīgākie cilvēki? Tie padomlaika cilvēki. Tie, kur izauc ar to briesmīgo cenzūru, caur to nebrīvību. Mēs atrodam risinājumus, kādā veidā kaut ko izdarīt. Tu atrod risinājumus, kā bez naudas, taisīt raidījumus faktiski. Es atrodu risinājumu, kādā veidā mācīt jauno paudzi, tā kā man ir jāmāca, kā to liek darīt manas sirdsapziņa. Nevis tā, kā kāds ir iedomājies, ka man tas jādara. Bet tie, kas ir, kuriem nav šīs spējas, viņas nevainoja, bet ir jārēķinās, ka tieši tie sēž valsts finansētās vietās, un tāpēc izglītība ir tāda, ka faktiski šodien neviena augstskolas droši to apņemos teikt, nesagatavo labus speciālistus attiecīgai profesijai. Nevienu. Šie ir skaļi vārdi, jā. Par brīvības pieminieku ieminējies. Padomājāt, vēl iet vai neiet. Šovasar bija brīnišķīgs notikums. Es tajā dienā nebiju Rīgā, kad viens pasaules slavens it kā afrikāņu izcelsmes blogeris kopā ar valsts augstākajiem amatpersonām, tā skaitā bijušo valsts prezidenta Vējoņa kungu, lēkāja pa pieminieku, aplaistīja to ar kolu, pēc tam viņu veda uz Latvijas rādio. Doma laukumā viņi sagaidīja milzīgas pūlis, tur simtiem jauniešu un bērnu. Viņš uzkāpa uz Latvijas rādio 2 terases, no kuras ir runājis kādreiz Kārls Ulmanis, un te minēja arī Vaira Vīts-Freiberga, un tagad vēl viens apšaubāms izcelsmes blogeris, kurš prot runāt ar suņiem, riet, kurš prot pazemot sievietes, bērnus, var sakot, plebejs, mērglis, kretīns. Nekādā gadījumā es to uzskatu par milzīgu pazemojumu Latvijas tautai un svētajām vietām. Ekonomikas ministrs viņu pat sagaidīja lidostā ar mašīnu vedu un rādīja, kas te kur notiek. Un par to viņam vēl Latvijas valsts samaksāja, ja nemaldos 10 vai 30 tūkstoši eiro, lai viņš popularizētu Latvijas vārdu pasaulē. Lūk, tik tālu, laikam tu būsi palaidis garām šo brīnišķīgu Jā, es tiešām tu biju laikam ar visu apsārdzīti, kā tur brauktu kaut kāds, es nezinu, ASV prezidents, pat neko tādu nekad nav atļaujies. Bet šī ir tā attieksme vienkārši. Parādīt, uz kurien mēs ejam. Jā, skumji tas vienīgais, ko es varu teikt. Un teikt, ka es ceru, ka daudz cilvēku šo faktu arī palaiduši garām, tāpēc ka es. Es tev nesūtīšu, lai varbūt, ka viņi līdz ar to tajā brīdī darīja kaut ko liederīgāk. Jā, tas ir briesmlietas, jā. Tas ir briesmlietas, bet, kam izkalpojās šie cilvēki, viņi zina. Un nekas jau šai pasaulē nepaliek bez atmaksas. Nekas. Kā saglabāt savu valodu identitāti? Mēs redzam arī šobrīd Anglija, Vācija, Spānija, Zviedrijas, Skandinavijas valsts. Ar vienu vairāk sāk notikt tas, par ko to arī savu laiku brīdināja, tuvošanās pilsoņu karam. Kādi imigranti uzbrūk vietējiem iedzīvotājiem. Vietēji iedzīvotāji redzot policijas bezspēcību, sāk paši ņemt lietas savās rokās, kas savukārt noved pie sadursmēm un milzīgiem konfliktiem. Reāli policija ir bezspēcīga arī pie mums Latvijā. Mēs kaut kādu mītu vēl uzturam, bet mums trūkst cilvēku un trūkst gan pašvaldības policijā, gan valsts policijā. Trūkst cilvēku, kas nodrošināt mums kārtību. Un jautājums ir, vai maz kāds grib nodrošināt kārtību. Varbūt mēs speciāli tiekam gatavot šādai anarhijai, lai šīs anarhijas rezultātā kaut kas atkal, varētu teikt, pazustu ar galiem un tā tālāk. Jo visu laiku šī sistēma iet uz to, ka tie cilvēki jāsarīd,
ka tie cilvēki nedrīkst domāt vienādi. Tātad viņi nedrīkst būt valstiski patrioti. Viņi ir jāatšķaida ar Ukraiņiem, ar Somālijas bēgļiem, ar vēl kādiem bēgļiem, kā nu katrā valstī. Ir jāprovocē šie kari. Kultūras sadursmes. Jā, kultūras sadursmes, kultūras šoki jārada. Un cilvēki līdz ar to dzīvo tādi kā mazliet apdalīti. Dzimto zemi, viņiem nav pienākumu pret dzimto zemi. Tas ir traģiski. Un līdz ar to, ja kamēr viņiem nebūs pienākums kopt to savu zemi, aizsargāt šo savu zemi, tikmēr notiks tas, kas notiek. Un tas ir visādā ziņā, gan latviešu valoda tiek noplicināta skolās, gan tiek atņemta iespēja augt caur šiem dižgariem. Literatūrā par to netiek runāts, bet tiek tiešām likts lasīt zemes līmeņa literatūru tā vietā. Un tādus cilvēciņus ir viegli. Zin kā, kamēr cilvēkam tas minimums iztiks tiek nodrošināts kā fizioloģiskai būtnei, tikmēr viņš starp citu ir mierā. Viņš ir ļoti apmierināts. Un cilvēks, kurš nokļūst pansionātā, un arī pat bija tāda saskarsme, viņš ļoti ātri pierod pie tā, ka viss ir ļoti labi. Kad būs rīts, man jau pamodinās, kad būs brokas, man viņas atnesīs, kad būs pusdienas, es zināšu paēst, ja gribēšu stolet, viņš aizies, un beigās viņš nezina vairs nekāda diena ir, nekas. Tā kā cilvēks, ja mēs šodien runājām par to garīgumu un par to fizioloģisko un šo divu spēku sadursmi un veidošanos, tad cilvēks jau principā ļoti labi var dzīvot lielāku izmēru būrī. Viņam nevar, tik maziņš kā kanārija putniņam nedrēs, bet tik liela kā zilonim ar viņam nevar. Un viņš ir gatavs parakstīties uz to nebrīvi. Un viņš ir gatavs elpot nebrīvē, viņš ir gatavs ēst nebrīvē, viņš ir gatavs visu darīt, pat vairoties tajā būrī. Viņam nekādas prasības vairāk nav. Cilvēks tiek pārvērsts palenām par ārkārtīgi primitīvu būtni. Un tie cilvēki jau to neapzinās. Tur jau tas trakums. Un tas vien, kad mums parādījās šie bomži, tas jau bija pirmais signāls. Agrāk tādu mums nebija, vienkārši nebija. Jā, bija varbūt pēc kara cilvēka norautām kājām un invalīdi, kas radīja varbūt tādu nepatīkamu, jā. Tie visi ir aizgājuši viņa saulē, un viņa vietā ieņemš bomži. Degradēti cilvēki, jā, kuram faktiski nav pat bailes par savu drošību. Ja viņš tikai dzīvo fizioloģisko vajadzību apmierināšanas līmenī. Pēd, padzer, nodarbojas ar seksu arī un tā tālāk. Viņam nekādas citas vajadzības nav. Un šādā veidā mēs palenām, visi braucam uz leju. Un arī kā līmenis ir krities Latvijas valsts televīzijai, Latvijas valsts rādio, klasikai, ko es cenšos vēl klausīties, lai gan bieži slēdzu ārā, jo arī tas ir viss tik merkantīli, tik politizēti, tik liekulīgi, kas izpaužas, tie cilvēki pat nezina viņu balss intonācijās. Man bija interesanti, es pagājuši gadu piekritu būt eksperts mēdīju balvai un pavērtēju šos raidījumus un tieši no savu viedokļa, kā žurnālisti runā, kāda ir viņa valodas kultūra, kāda ir viņa valodas izjūta. Tas ir stila jautājums. Un tad var pilnīgi redzēt to, kā tā personība, jeb tas viņu noplicinātais gars izlien ārā. Un kā mēs runājam, tie barbari nāk tev virsū, jā. Un viņi tieši tāpat nāk virsū savam radio klausītājiem. Un tad mēs brīnamies, ka radio klasika ir ar ļoti zemu klausītāju skaitu, ar zemu reitingu. Jo principā viņi sāk pārraidīt to, kas jāraida Radio 2, bet viņiem ir uzdevums audzināt. Un ja klasikā skan šlāgeris, ja klasikā skan pop dziedātāji, kas dažreiz tiek piesakt it kā iz džēza dziedātājiem, nu tad tas ir jautājums par to, ka viņi sekmē sabiedrības kultūras latiņu pazemināšanos. Nu, smagi jautājumi, bet te pašā reizē spīd saule un ir tik silts septembris
un saviem skatītājiem, kuri varbūt nav vēl izslēguši šo mūsu garo vāvuļošanu, es gribētu teikt, ka sākiet ar katru dienu sevi kontrolēt, lai jūs mainītos. Ir ik brīdis savā dzīvē ir, lai mēs pāraugtu jaunā fāzē, lai mēs ietu jaunu ceļu, garīgu ceļu, es uzskatu, un lai mēs apzinātos, ka mums nav kungu, un mēs neesam kalpi, bet mēs esam dvēseliski radījumi, un ar to mēs atšķiramies no dzīvniekiem, un es ļoti vēlētos kaut pēc iespējas lielāks procents sabiedrības izlaustos no tumsības gaismā. Neskatoties uz to, ka tuvojas gada tumšākais laiks. Lai viņš mums visiem ir svētīgs. Paldies liels par atvēlēto laiku. Dargie skatītāji, es mazliet plašāk paplašinot dvēseles stāvoklis Latvijas, dvēseles stāvoklis cilvēks. Uz redzēšanos. Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi saļa. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs